Sveiki! Šis ir kanāls Knit and Repeat, un mani sauc Līga. Mans vārds ir Andrejas, un Līga ir mana sieva. Un Andrejas ir mans vīrs. Un ja mēs paskatāmies ārā pa logu, tad beidzot ir vasarā. Kas tev so... Kas tev šodien mugurā? Vasarā, skola. Okej, men då får jag för då sa jag att om vi tittar ut genom fönstret så är det sommar. Jag ska säga den meningen igen då. Un ja mēs paskatāmies ārā aiz loga, tad mums ir ieradusies vasara. Jej! Priekā par vasaru! Kas tev šodien mugurā? Paldies, ka tu pajautāji. Man šodien mugurā ir apero veste. Tas bija mans pirmais testa adījums pie Žanetes, kuru es adīju no diezgan vasarīgas dzijas. Nē. Viņu es adīju no diezgan vasarīgas dzijas. Nē. Man nav laika tim. Man säger ju själv annorlunda varje gång. Kör. Un šo vestīti es adīju no diezgan vasarīgas un priekš manis jaunas dzijas. Nē. Man nav laika tim. Jag fattar inte. Den här kan vara paus. Ja, men precis. Jag får pausa. Okej. Nej, man nav laika tim. Du säger lav, man nav. Man nav. Jag tycker du säger L. Man nav laika tim. Utsivan. Ja, det är bra. Un šo vestīti es adīju no diezgan vasarīgas dzijas. Nē. Man nav laika tim. Utsivan. Ko? Man jāiet atā. I pick up my needles, start to weave, creating warmth with every stitch I achieve. In the loops of yarn, I find my peace, a world of colors, a soft, sweet release. Knitting love in every row, crocheting dreams in patterns slow. With each twist and turn, my heart does beat. In this woolen love, we find our seat. Crochet hook stands. Nu ko, mans dzīves biedrs atkal aizlaidās, gluži tāpat kā pagājušreiz. Tad nu turpināsim mēs. Man šodien ir tāda tēma padomā, ka mēs runāsim par vasaru. Varbūt jūs to nojaušat, varbūt nē. Šeit man ir tāda kaudzīte ar vasaras apģērbiem līdzi, par ko es gribēju jums mazliet pastāstīt un parādīt. Tā, tad es vispirms varbūt izstāstīšu par to, ko mans vīrietis pārtrauca. To, kas man ir mugurā. Man mugurā ir apero veste. Tas bija mans otrais testa adījums pie Žanetes. Un šī veste tika adīta 2020. Gada vasarā. Nav nejausmas ar kādām adatām, to es neesmu vēl arī pierakstījusi, bet dzija bija šāds bambu miks ar 70% bambu un 30% kokvilnas. Manuprāt, šī nebija veiksmīgākā dzija priekš šīs vestītes, jo viņa ir diezgan kompakta, tāda, neteiksim, ka bieza, bet, manuprāt, pārāk kompakta un šo vestīti būtu gribējies vairāk tādu krītošāku. Bet man viņa ļoti, ļoti patika šīs te skaistās rūtiņas. Un vēl man ļoti, ļoti patīk šīs podziņas, ko es atradu. Tāda forša odziņa. Kaut arī melnā krāsa nav mans favorīts, bet dažreiz var tā, minimāli. Jā, tā. Tad ķersimies pie šīs kaudzītes.
esmu sarindojusi visus projektiņus no vecākā uz jaunāko. Un pats vecākais ir šīs brīnums. Tas patiesībā nav adījums, bet gan tamborējums, viens no maniem pirmajiem tamborējumiem. Pēc drops apraksta, kurus neviens negrib adīt, vismaz šeit ne, lielākā daļa ne. Un šī vestīte saucās Leona. Viņa ir tamborēta ar 6 mm adatu, tāda daudz caurumu, var vilkt vasarā, var vilkt ziemā virsū gar piedurkņu krekliņam. Nodar dažādos variantos. Un viņa ir tamborēta no Drops Paris dzijas. Tā ir 100% kokvilna, manuprāt. Jā, tieši tā. Tāda pabieza dzija, bet ir ok, it sevišķi, ja viņu arī ziemā var uzvilkt. Mans nākamais, jeb drīzāk pirmais tāds vasaras krekliņš, es teiktu, varbūt ne mans veiksmīgākais adījums, bet arī tas bija vecs. Es viņu iesāku adīt 2015. gadā, pabeidzu 2016. gadā. Tas bija, viņam nekāds interesants nosaukums nav, kā mežģīņu rakstiņa krekliņš. Autore ir Sanna Mord Kastman. Un tad ir šāds krekliņš, mazliet tādām robainām maliņām ar lencītēm. Tas, kas man viņam nepatika, bija, ka viņš bija jāda pirmkārt pa daļām. Cik es atceros, es dikti čakarējos ar tām lencītēm, un es gribēju sanākt pārāk šauras, vai tur valdziņi nepietika, tāpēc es viņu arī adīju tik ilgi un tam līdzīgi. Un viņš arī diezgan garš sanāca. Oriģinālā bildē viņš bija tāds īsāks un smukāks nekā man. Bet, pirmie kucēni jāslīcina, vai ne? Un viņu es adīju no šādas dzijas no Jārbu, Elīse. Un šai dzijai ir 55% kokvilna un 45% akrils. Bet tad sāksies mani mīļākie. Labi, varbūt ne visi mīļākie, bet foršāki vasaras adījumi. Mans tāds pirmais īstais vasaras adījums ir starojošais tops pēc Žanetes apraksta. Šis bija mans testiņš, pirmais testiņš pie Žanetes. Man ļoti patika šie saules stariņi. Man šķiet, ka viņus pati dēvē par saules stariņiem, un tāpēc man arī šo krekliņu gribējās sadīt no tās sarkanās dzijas, kas man pagājušreiz bija mugurā rafle šmafle džemperī. Bija tādas mazliet neveiksmes, īsti vēl nemācēju adīt īsās rindas tā kā vajag. To var manīt, bet tas sīkums. Krekliņš ir ļoti foršs, vasarā es viņu bieži velku, kaut arī tas ir adīts no zeķu dzijas. Šī ir ar rokām krāsota zeķu dzija no Moods of Colors. Un krāsa gan es neatceros kāda, bet adīju ar 3 mm adatām 2020. gada vasarā. Un kaut arī viņam tādi diezgan atvērti pleciņi, uzvalkot žaketīti arī ļoti forši uz darbu var vilkt. Kaut arī ir vasara. Tā, mans nākošais krekliņš. Arī tas ir Žanetes dizains. Tas bija kruzuļainais tops. Tā. Un šis krekliņš man ļoti, ļoti iepatikās tieši dēļ tiem kruzulīšiem. Tie bija tie, kas mani visvairāk uzrunāja. Un ļoti skaista krāsa. Dzija bija Vida Lana Linen Jewel, Midsummer Rose. Tā dzija bija no Knitcrate. Un šī dzija sastāv no 50% merino, 30% celuloze un lins. Celuloze un lins ir viens un tas pats vai divas dažādas lietas? Nav nejausmas, bet teiksim, kad ir 30% lins un 20% zīts.
Un šo krekliņu es adīju 2021. gada pavasarī. Izskatās, ka pirmo reizi uzadīju kaut ko pirms vasara bija sākusies. Vienīgais mīnus šim krekliņam, kad viņam sanāca diezgan dziļi rokriņķi. To ir mazliet grūtāk izlabot, bet var uzvilkt apakšā citu plānu krekliņu un tad jau ir ok. Un adatiņas 3,75 mm. Tad mums ir nākošais. To noteikti nevarētu nosaukt par vasaras adījumu, jo šī ir tunika Ujo, adīta no 100% vilnas dzijas, bet tik ļoti skaistas, sulīgas, zaļas krāsas. Man ļoti, ļoti patīk. Bet es viņu pieliku pie vasaras adījumiem, par cik es izvēlējos adīt īsās piedruknītes. Tad viņai ir arī kabatiņas. Nav dikti praktiski, bet skaists tāds dizaina simbols. Mazi šķēlumiņi. Un arī tāda mazliet savilkums tāds uz muguras. Šis tiek izmantots pirms ir dikti karsts vasarā. Viņu var paspēt uzvilkt. Ziemā es viņu bieži velku, tad, kad ir, piemēram, krekliņš ar garām piedurknēm apakšā un šis pa virsu. Ja tādi divi vienkrāsaini, tad ļoti labi sanāk. Un dzija bija Rauma Fīnul, un šo es adīju ilgi no 2021. gada janvāra līdz 2002. gada martam. Tas noteikti bija kaut kādas kopadīšanas ietvaros, manuprāt. Un viņu varēja adīt kā krekliņu, kā kleitu, kā džemperi, kā tuniku, ar īsām piedurknēm, ar garām piedurknēm. Un tāpēc man arī sanāca šāds variants. Noteikti adīju līdz dzija beidzās. Un ļoti foršs tāds brīvs apģērba gabals iznāca. Tad mums nāk Buenos Aires Tea, autore June Thompson. Un tas ir lūk šāds krekliņš ar lāniņiem un ar mežģīnītēm. Šis arī nav mans vasarīgākais adījums, jo arī šeit es esmu adījusi no diezgan vilnīgām dzijām. Pirmā bija viens diegs no Kampes divkārtīgās 100% vilnas dzijas. Tā ir tāda arī laba budžetīga dzija. Un viens diedziņš Sadness Gone Silk Mohair. Un tādi oranži toņi ļoti forši sanāca, tādi ritīgi sulīgi, man ļoti patīk. Un šo es adīju arī ilgi, 2001. gada augusts līdz 2022. gada aprīlis. Un 4 mm adatas. Šim krekliņam ir arī versija ar garām piedurknēm, bet tas man šķiet ir atsevišķs apraksts. Nākošais, kaudzīte sāk mazliet sarukt. Nākošais mums ir Petite Jardin, autore Anne Hansen. Tas ir tāds tēkrekliņš. Viņam ir ļoti feins rakstiņš teļa daļā. Un arī mazliet šeit piedurknītēm un apakšmalām. Šīs krekliņš ir adīts no Moods of Color ar rokām krāsotās dzijas, Vitamin Moods, tāds, manuprāt, ļoti pavasarīgi toņi, un ar 3,5 mm adatiņām. Šo es arī esmu uzadījusi laicīgi pavasarī, 2002. gada februāris līdz 2002. gada marts. Jā, šo es atceros, kad es viņu tieši pabeidzu laikā uz maija sākumu, kad mēs braucām uz Prāgu skriet maratonu. Tad es šim taisīju fotosesiju. Tāda mums nāk vēl viens krekliņš. Tas gan ir tāds vasarīgs un plāns, saucās Bonnie. Tinka Nits ir dizainere vai dizaineres, nav nejausmas. Tātad viņš saucās Bonnie. Tāds ļoti krītošs un viegls un caurspīdīgs, un viņam tā lielā detaļa bija tā lielā mežģīna, un tas kakliņš tā krīt uz leju.
jo citādi viņš tāds viegls gludais adījums. Un adīju ar 4,5 mm adatām. Dzīvu neesmu pierakstījusi ravelī, bet šo es esmu diezgan droša, ka tā bija arī ar rokām krāsota dzija. Manuprāt, no Līsana Linkorn, ja es pareizi vārdu atceros. Viņa ir kaut kur no Zviedrijas dienvidiem. Un šī bija 100% zīdkoka zīda dzija. Ļoti, ļoti tāda forša un vēsa sajūta. Un šo es adīju atkal ilgi. 2021. gada jūlijas līdz 2022. gada maijs. Man noteikti nepatika tas, ka bija jāada no apakšas, un tad bija grūti saprast, kurā vietā sākt to mežģīnīti, kad sākt rokriņķus, lai tas izmērs tā sakarīgi un proporcionāli iznāktu, un tad tā sanāk. Un, jā, mīnus šim krekliņam ir tāds, ka viņš sanāca par garu. Man viņš atgādina gandrīz vai tādu kā kleitu, ja pie biksēm uzvilkt. Nu, nav tik garš kā kleita, protams, drīzāk tā kā tunika, bet man nepatīk, kā izskatās, kad viņš ir pa garš, tad jāliek biksēs iekšā. Tāpēc es apsvaru viņu paņemt un mazliet noārdīt vai nogriezt vai kaut ko tādu izdarīt un vienkārši apstrādāt maliņu, lai viņš ir īsāks, jo tad es viņu noteikti vilktu biežāk. Tālāk nāk viens no maniem mīļākajiem vasaras krekliņiem, franču krekliņš Summer Dream, designera Dream in Chocolate. Franču versiju es noteikti neizrunāšu, jo to es neprotu. Un tā, šis ir ļoti vasarīgs krekliņš. Man vislabāk patika šī maliņa ar grieztajiem valdziņiem. Tas man laikam bija tas, kas uzrunāja vispār viņu adīt. Tad šeit mugurā ir mežģīnītes, piedruknītes ir ar aikordu maliņu un arī apakšā ir mežģīnītes. Dievinu šo sarkano krāsu. Krāsa saucās Cyclamen un dzija ir Kalinka. Tas ir 100% lins, manuprāt, kad viņi vai tikai nav šeit Zviedrijā ražot kaut kāda vietējā. Nē, Francija un Beļģija izrādās. Tad tā noteikti bija Zviedru tirgotāja. Arī šo es adīju ilgi veselu gadu, no 2001. gada jūlija līdz 2002. gada jūnija beigām. Oktodieniņās 2 mm adatas, bet šis bija tā vērts. Un lins, tik foršs materiāls vasarai, dievīgs vienkārši. Piekritīšu visiem tiem, kas bija teikuši, ka ar līnu adīt nav forši, viņš ir tāds ciets un riebīgs, nav īsti patīkami ar viņu adīt, bet kad viņu pēc tam izmazgā, viņš ir tik mīksts un krītošs un tāda vēsuma sajūta, manuprāt. Ar šo es esmu ļoti apmierināta. Līnu vajadzētu vēl kādreiz uzadīt kaut ko. Un šim man arī Austra vispār parādīja vienreiz, ir arī jaciņas variants ar šīm pašām skaistajām maliņām. Tas arī manos favorītos ir ielikts iekšā. Tad mēs dodamies pie nākamā krekliņa, Bella Blaus, autore Rita Koch. Uzreiz varu pateikt, ka šis nebija tas, ko es biju cerējis, ka man sanāks. Arī sanāca tāds krekliņš, mazliet mežģīnīte priekšā uz lencītēm. No vienas puses prasītos kaut kāda veida valnīši, bet tas izskatītos stulbi, manuprāt. Un šim pie vainas ir dzija, ka viņš man sanāca tāds, kāds viņš sanāca. Jo man šis krekliņš iepatikās tādēļ, ka viņam šeit ap rokriņķiem bija tādi interesanti volāni. Dēļ tā es viņus arī gribēju adīt. Bet pirmkārt man nepietika dzijas, un otrkārt ar šo dziju tie volāni nebūtu bijuši forši. Tur vajag tādu ritīgi plānu un krītošu dziju, manuprāt, lai skaisti izskatītos. Šī dzija bija no Knitcrate, Audine Wools Interlock, krāsa Pigment, un šī ir 35% lins, 34% kokvilna, 19% tencels un 11% neilons. Jā.
Bet es tur tik daudz to linu nejūtu, man ir tā biezuma sajūta, man tas uzreiz atgādina kokvilnu. Jā, un šo es uzadīju salīdzinoši ātri. 2002. gada jūnija beigas līdz 2002. gada augusta beigas un 4 mm adatas. Tā, kas mums ir tālāk? Tālāk mums ir džemperītis, jeb tēkrekliņš Vogatī, autore Linda Friedholm. Tā ir zviedru dizainere. Šis ir man viens no mīļākajiem krekliņiem dēļ šīs ļoti dievīgās krāsas. Arī šeit ir daudz rakstīņš teļa daļā, mazliet pie piedurknītēm, apakšmalai, un šim ir arī tāda detaļa tā. Tā kā sānu šuvītē arī tāds rakstīņš abās pusēs. Arī šī nav nekāda vasaras dzija, tā bija ar rokām krāsotā zeķu dzija no Nutritious. Nav ne jausmas, kāda viņai krāsa saucās, jo es neko neesmu pierakstījis Ravelry. Esmu pierakstījis, ka es viņu adīju ar 3,5 mm adatām, bet šo dziju es zinu, kad es nopirku adīšanas festivālā Stokholmā. Un šīs tika adīts 2003. gada pavasarī, aprīlis līdz maijs. Tā tad bija tieši gatavs uz apmēram šo laiku. Jā. Tad mums seko nākošais krekliņš. Šim es iespaidojos vai iedvesmojos no Instagram, no adītājas Sausonits, jo viņa uztaisīja modifikāciju, kura mani ļoti uzrunāja. Tā, sāksim ar to, kad krekliņš saucās Cold Shoulder Crop, un dizainere ir Park Williams. Un tad ir šāds krekliņš. Te ir daudz tādi caurumiņi, tur bija daudz apmetumu jāda. Tad bija tādas pīnītes gāja garam maliņām. Un tas, kas bija tā modifikācija, ko es nošpikoju, viņa turpināja to pīni adīt līdz pat apakšai, līdz valnītim. Viņai pēc apraksta bija jābeidzās zem paduses. Vienīgais mīnus, ka tā dzija ir tik raiba, ka tās pīnes mazliet pazūd. Tūplānā redz, bet pa gabalu tā nevisai. Arī šo dziju es pirku Stokholmas dziju festivālā. Apmezga ir tā firma no Lietuvas, manuprāt. Un šī dzija ir 90% merino un 10% lins. Un adīju ar 3,5 mm adatiņām 2024. gada marts līdz maijs. Tā tad sanāca arī tāds īstais pavasara adījums. Jā. Tad mums seko nākošais krekliņš. Tas ir Pineapple Top, autore Yeon Hwa Lee. Ja es izrunāju pareizi. Pineapple Top, tas tā tad ir tāds ananāsu rakstīņš. Šeit man šķiet bija dažādi varianti, varēja kaut kādus olāniņus uz piedurknītēm adīt. Es neadīju. Un šim bija forša tāda konstrukcija, jo varēja viegli uzmērīt kaut kā pirms tā priekša ar muguru tika savienotas zem rokām. Bet mīnus šim krekliņam bija dzija, jo oriģinālā dzija bija tāda, vismaz bildēs tāda spīdīga un skaista, bet šī nebija tik spīdīga, tas noteikti ir sastāva dēļ. Tātad šī ir dzija Permin Ester, un krāsa saucās Passion Flower. Un šī dzija ir 55% vilna un 45% kokvilna. Un es domāju, kokvilna viņam nedod to skaisto spīdumu. Šis krekliņš tiek adīts ar 3,75 mm adatām. Šo krekliņu sadīja 2024. gada martā līdz 2024. gada jūlijam. Tā tad arī tāds diezgan īsts vasaras sadījums, jo vasaras vidū bija gatavs, bet bija. Tā, un
Tad esam nonākuši līdz šķupiņas apakšai. Mans pēdējais krekliņš, kas nebija plānots krekliņš, ir Field Sweater, autore Camilla Vāde. Tā, šis ir, manuprāt, bija diezgan populārs džemperis, ar tiem vārpiņu kullīšiem. Un es vienkārši adīšanas procesā izdomāju, ka man būs tēkrekliņš. Tā, un šo es adīju ar 4,5 mm adatām. Dzija bija Onion Knit No. 4, Organic Wool plus Nettles. Un tās sastāv no 70% vilnas un 30% celulozes. Un arī šis bija tāds pavasara adījums 2004. gada. Nu, kas tas ir man ar tiem gadiem, ka es nevaru pateikt? 2024. gada marts līdz 2024. gada jūlijas. Nu tā, tie ir mani vasaras adījumi. Cik nu viņi ir vasarīgi vai nav, grūti pateikt. Un tad es domāju jums parādīt dažus vasaras krekliņus, kurus es labprāt gribētu kādreiz uzadīt, kurus varbūt tuvākā nākotnē, kurus tālākā nākotnē. To laiks rādīs. Viens no maniem tā pašreiz tuvākajiem favorītiem ir Glitter Toppen, dizainere Anna Vīkström, jeb Anna Sīsāker Instagramā. Un viņa uzadīja šādu ļoti skaistu krekliņu ar virdzumiņiem, žagatiņām. Un man viņu gribās šajā krāsā. Viņi ir divi varianti. Var radīt tā kā vestīti, var radīt tā kā tēkrekliņu. Un šo man ļoti, ļoti, ļoti kārojās uzadīt. Jo man ļoti patīk tā viņas oriģinālā krāsa. Nākošais favorīts ir Jasmīna Top pēc Žanetes apraksta. Viņš izskatās lūk šādi. Tas, kas man viņam patīk, ir rakstiņš un tās robainās maliņas, bet man nepatīk tie striķīši īsti. Viņu arī, ja labi grib, varētu sādīt visu kopā. Un neesmu arī pārliecināta par volānu, lai gan šeit var redzēt versiju bez volāna, bet joprojām ar striķīšiem. Par šo vēl var padomāt un palauzīt galvu, ko varētu darīt. Tad nākošais ir aprakstiņš Flower Child, autore Wool & Pine. Es zinu, ka šim ir arī jaka, bet man ļoti patīk krekliņš. Un nesen viena zviedru podcastotāja uzadīja krekliņu un arī bija ļoti foršs. Šo man ļoti, ļoti kārojās. Tad viens tāds pagājušās vasaras favorīts, kas joprojām nav aizmirsies, ir krekliņš, kas saucās Ranka, Sleeveless Top, autore Lēne Tosti. Bezmaksas aprakstiņš pie jārbu. Nu, tāds ļoti vienkāršs krekliņš ar lencītēm, bet tas, kas man ļoti patika, man uzrunāja tās puķīšu lapiņas. Tad redzēs, vai viņš kādreiz taps, vai viņš arī netaps. Un otrs līdzīgs krekliņš arī pie jērbu, arī autora Lēne Tosti, ir Midsommar Krans Sleeveless Top. Un viņu viena adītāja adīja pagājušajā vasarā, tad es viņu ieraudzīju, un man ļoti iepatikās tā skaistā maliņa. Un Midsommar Krans būtu tā kā tulkojumā līgo vainags. Tad man ļoti arī patīk krekliņš, jeb tēkrekliņš Seashore Stroll. Nu, viņš man noteikti patīk tāpēc, ka viņš ir līdzīgs man jau diviem esošiem krekliņiem, bet ar savādāku rakstiņu. Tād, kas man vēl ir tāds pieminēšanas vērts? Šis suflē, šis man bija 1 gadu bingo, autore Laura Penrose.
tas tāds, manuprāt, muhēras krekliņš. Bet man viņš dikti uzrunāja tas volāniņš, tāds rotaļīgs un foršs, un viņam es varētu adīt no šīs muhēriņas. Redzam krāsu tēmu gandrīz. Jā. Šo es vēl apdomāšu. No 2 muhēras diegiem neizklausās dikti vasarīgi, bet tas nav neiespējami. Un pēdējais, ko es jums varētu parādīt, uz kur es jau sev favorītos esmu pievienojusi ļoti sen, domāju, ka diezgan daudz gadus atpakaļ, bet joprojām acis pie viņa dodās tuvāk, ir krekliņš krokus, arī autora Lēne Tosti. Un tāds ļoti skaists, tāds augumam pieguļošs krekliņš. Tas nozīmē gan to, kad ir baigi labi jāietrāpa blīvumā, lai viņš tā skaisti izskatītos. Citādi, kas to zina, kāds rezultāts viņiem iznāks. Nu tā, šie ir mani tādi krekliņi, ko es kādreiz gribētu uzadīt vasarai. Tā kā es pēdējo reizi kaut ko adīju 2024. gadā, tad šobrīd ir tāda sajūta, kad prasās kaut ko jaunu vasarai uzadīt. Lai gan nu jau esam jūnijā, tas nozīmē, kad nu jau vasaras krekliņš nesanāks, ja es viņu neadīšu dikti zibenīgā ātrumā, jo tad viņš būs gatavs, tad, kad vasara jau beigsies, bet tas tā normāli, tas tā manā ātrumā. Tad man vēl ir šāda dzīja no Fru Valbori, ar rokām krāsota dzīņa. Mazliet, manuprāt, tāds vasarīgs sastāvs, 70% merino un 30% zīts. Un man ir tā 2 šķetrītes, un no šīs domāju, ka varētu kaut ko pamēģināt uzadīt. Nu, un tagad stāstiet jūs, kā jums ir ar vasaras adījumiem un vasaras dzījām? Jūs adat krekliņus vai neadat? No kādām dzījām jūs viņus adat, jāadat? Varbūt jums ir kāds vasaras favorīts apraksts, ko jūs varat ieteikt vai rekomendēt. Droši iesakiet tādā gadījumā, ja nu kaut kas manu aci piesaista. Bet citādi, tas šoreiz arī ir viss. Un tiksimies nākamreiz. Lai jauka vasara priekā!